Beata manai būtībai ļoti tuva, sievišķīga, aizrautīga, tik plaša sirdi. Man vienmēr interesējusi fitoterapija, alternatīvā medicīna, ar lielu aizrautību uzsūcu Beatas ieteikumus. Manā arsenālā ir liela daļa no webināros ieteiktajām tēja kombinācijām, uzlējumi, ziedes, aromāti. Praktiski regulāri lietoju uztrāvotu ūdeni, ik pa laikam uztaisu banānu struteņu kvasu, arī cukurgraudiņus ar struteņu sulu visu pagājušo ziemu un pavasari lietoju. Esmu izbaudījusi jūras salas ziedniecisko iedarbību. Nu, lūk tā ir tikai tāda maza daļiņa, ko Beata mums ir spējusi dot par šo laiku, un, protams, viņa ir gatava iet vēl tālāk, un es zinu, es nezinu, gan šobrīd uzreiz nevaru atcerēties, ko viņa novembrī mums ir sagatavojusi, bet es jau zinu, ko viņa ir decembrī sagatavojusi, un tas ir kaut kas tāds, kas atkal nav bijis. Tā kā šobrīd dosimies mēs uz Jūrmalu pie Beatas un lūksim, lai Beata mums pastāsta par to, kas viņai padomā ir novembrī. Tātad, sveicieni Jūrmalai! Saulaini vakar sveicieni, jā. Tātad no Jūrmalas, kā jau esmu jūrmalniece, tad sūtu jums jūras mierīgumu, gan jūras arī straujo dabu, jo straujie jūras ūdeņi aiznes visu slikto un mierīgie vienkārši nomierina mūsu prātu. Tātad iesāksim, kad gribu pateikt visiem paldies, kas rakstīja man vēstules, atsaucības ļoti patīkami. Paldies arī par ieteikumiem, ņemšu vērā. Tur bija ļoti daudz interesanti ieteikumu, ko gribētu dzirdēt no manis. Tātad tuvākā laikā tas būs janvāriņiem. Ņemšu, piepildīšu tos, ko cilvēki bija vēlējušies, viņu vēlmes mazliet skaļāk. Labi. Tagad ir labāk, jo, teiksim tā, kad pašlaik, kā jau Eva teica, ir saplānots ir gan novembris un decembris, jā. Tātad novembrī būs kopā ar jums 4 nedēļas, viena no tām būs arī bezmaksas webinārs, kurš būs tieši 18. novembrī mūsu, var teikt, valsts svētkos, un domāju, ka viņš būs interesants, jau kaut kas līdzīgs ir bijis un kas tajā laikā nepaspēja iekļūt, kā arī es biju raksta avīzēs. Tieši gribu runāt par baltu zīmēm 18. novembrī, kas būs bezmaksas webinārs. Un tas būs interesants ar to, kad tās ir sen aizmirstas lietas, par kurām mēs praktiski ļoti bieži varētu pielietot ikdienā, bet pilnībā nekādīgi daudzi nezina, kā to vairs lietot. Aizmirsuši, kad vecmāmiņas ne tikai ieauda viņas kreklos, iādīja zeķēs un dažādās seģenēs, bet arī koka izgatavots amuletiņas nēsāja līdzi, ja, un tāpatās arī dažādas brošiņas no mūsu baltu rakstiem, kā arī aizsardzībai, gan mašīnā, gan mājā, gan bērnu šūpulītī, gan bērnam līdzi somā kaut ko ielikt, lai būtu drošībai un veselībai. Tātad pats vienkāršākais ir austas koks, jeb saules koks, kas atbilst par kustības un dzīvības simbolu, sargā dzimtu, ģimeni, lietotāji savieno ar Dievu, dod spēku un padomu. Jā, tātad vairāk par tiem pašiem simboliem šodien nestāstīšu, bet mani webināri novembrī sāksies ar 4. novembri. Un, lai arī sākumā es izstāstīju par bezmaksas, lai tas būtu interesantāk, bet 4. novembrī mēs parunāsim atkal par redzi un tās uzlabošanu, jo ļoti daudz saskaros ar cilvēkiem, kuriem absolūti nav nekāda redzes problēma. Viņi aiziet pie ārsta, izmēra acis spiedienu, pārbaudu redzi, bet viņi slikti redz. Vakaros slikti redz, viņiem izplūst rakstītais, un tieši pētot šos cilvēkus, kāpēc tad viņiem ir šī sliktā redze, jā, es esmu sapratusi uz kādu pamatu un kas trūkst šiem cilvēkiem. Un tāpēc ļoti arī
gribētu parunāt arī par to redzi un arī pastāstīt gan vingrinājumus, kurus pielietot, lai redzes nostiprinātu, jo praktiski mēs visi zinām, ka acs sastāv no acu ābola un palīga orgāniem, kas nodrošina acu kustības un aizsardzību, acu muskuļi, acu plakstiņi un asaru aparāts. Ja? Tātad šeit, lai viss tas pareizi funkcionētu, ir vēl arī redzes centrs, kas ir galvā. Ja? Tātad redzes centrs, kas ir aizmugurējā pakauša daļā, kas atbild par redzi. Un viņš ir ļoti saistīts ar mūsu nervu sistēmu, mūsu enerģiju un mūsu garīgo stāvokli. Tāpēc, lai to visu sakārtot un tiešām redzi mums uzlabotos, ja arī mums ir kaut kāds redzes defekti vai redzes problēma, ļoti svarīgi ir saistīt ar psiholoģiju, ar redzes psiholoģiju, jo tad, kad cilvēks kaut kur dzīvē netiek uz priekšu vai viņam ir kaut kādā veidā nosprostojumi, tad veidojās arī redzes traucējumi. Ja? Un praktiski ļoti biežos gadījumos pat ir tā, ka cilvēks var palikt akls, un lai mēs to visu novērstu, mēs saulaicīgi iemācīsimies gan vingrinājumus, gan arī ko lietot un ko nelietot, un kā uzlabot savu redzi, ja mums ir kaut kas pasliktinājies. Un es domāju, jums būs interesanti, jo tas nebūs tas, kas atkal viss ir rakstīts grāmatās, tas ir vairāk gadu man pašu veikt pētījums un darbs, un kādā veidā es esmu mēģinājuši šīs problēmas cilvēkiem atrisināt, jo man arī bija pacients, kurš bija pilnīgi akls un palicis praktiski nedēļas laikā akls, dzīvoja Francijā, un no tā es arī ļoti daudz iemācījos viņu ārstējot, lai viņš atgūtu redzi, iemācījos, kur bija problēmas un kā mēs viņus varējām atrisināt, jo medicīna to nespēja nekādā veidā. Viņš bija izgulējies vairākas reizes slimnīcā Francijā, viņi neatklāja viņam neko. Jā, tātad mēs tad parunāsim vairāk, izstāstīšu, kas tad bija pie vainas un kā mēs to atrisinājām, un iemācīšu daudzas lietas, kuras varbūt jūs šobrīd nezināt. Tas būs 4. novembrī, bet 11. novembrī arī tomēr ir tā kā tāda svētku reize, bet šis būs maksas webinārs un mēs runāsim par mūsu mugurkaulu. Par mugurkaulu, par osteohondrozi, vai tā ir slimība, vai tas ir kaulu muskuļu nolietojuma rašanās iemesls, vai tā ir vecuma slimība, vai vienkārši osteohondroze ir jau mums katram cilvēkam, jo praktiski, ja mēs esam vecāki par 16 gadiem, mūsu mugurkaulā, mūsu skriemeļos sākas osteohondrozes pazīmes. Tātad to šais laikās vairs nesauc par slimību, tāpēc mēs par to daudz runāsim, izrunāsim, kā no tā izvairīties, kas mums ir jādara, lai mūsu mugurkauls mūs balstītu tikpat labi kā jaunībā. Tāpat es domāju, ka arī būs interesanti vingrinājumi, kas jums patiksies, kurus varēsiet pielietot. Un vēl pēdējais webinārs 25. novembrī – limfātiskā sistēma. Tāpat mēs visi zinām, ka limfātiskā sistēma ir ļoti svarīgs orgāns arī tāpēc, ka viņa palīdz tomēr asinsritei arī. Ja? Un ja mums šī limfātiskā sistēma nav kārtībā, tad var veidoties arī limfogranulomatōze. Ja? Tātad veidojas tāda slimība, šīs slimības cēloņi parasti ir, kad limfas dziedzera palielinājumi. Ja? Palielinās limfas dziedzera šūnas. Līdz ar to smalko audu uzbūves veidos sakrājās šie limfocīti, cieti tādi audi, un bieži cilvēkiem pat ir sāpīgi šie limfmēskli, un pietūkst, un cilvēks nezin, ko darīt, pārsvarā uzreiz dodas pie ārsta, bet mēs izrunāsim daudz vieglas metodītas, ko var darīt pats mājās, un vienkārši arī kā sakārtot savu limfas plūsmu, lai viņi nenosprostotos, ja? Jo ļoti svarīgi ir tas, ka šīs slimības cēloņi arī ir dvēseliskie cēloņi, ja? Tātad kaut kāda iekšējā uzpūšanās, apvainošanās, kaut kāda iekšējo citu cilvēka nepieņemšana, un līdz ar to cilvēkam ir dažādi nosprostojumi veidojas organismā ļoti bieži, daudziem cilvēkiem vienās un tais pašās vietās ik pa laikam, ja? Tātad limfa nosprostojas. Tas
būs 25. novembrī. Tātad novembris būs šāds, diezgan interesants, bet oktobrī man ir arī palikušas vēl divas ļoti interesantas webināri, divas trešdienas. Tātad nākamā šī trešdiena 21. Kas būs interesanti ar to, ka mēs runāsim arī par fotogrāfijas spēku, par fotogrāfijas ietekmi tieši uz katru cilvēku, uz katru viņu dzimtu un kā fotogrāfija var ietekmēt mūsu nākotni un tagadni. Tāpat tās pēdējais būs webinārs 28. Kurā es runāšu, stāstīšu par jūsu dubultnieku. Ļoti bieži cilvēks iedomājas vārdu dubultnieks ar to, ka tas ir kaut kas līdzīgs, ļoti līdzīgs jums, bet šeit būs pilnīgi pretēji. Jūsu dubultnieks ir jūsu dvēseles tumšākā daļa. Un katram cilvēkam, atkarīgi no tā, kādā dzīves posmā viņš atrodas, viņam ir vai nu vairāk šīs melnās dvēseles daļas, vai nu arī mazāk. Lai saprastu, kāda viņa ir un vai ar to vajag sadzīvot vai kaut kā no viņas atbrīvoties, mēs par to daudz runāsim, izstāstīšu, kā dažādiem paņēmieniem, kā var saprast, kas tas ir, vai viņš dzīvo tev līdzās vai nedzīvo. Un līdz ar to es domāju, ka tas ir ļoti interesanta tēma, kur praktiski par to ļoti daudzi cilvēki nerunā. Tāpēc domāju, ka esiet ar mani kopā vēl oktobrī un novembrī un decembrī būs pavisam pilnīgi jauns stāsts. Domāju, ka reklāma jau drīzumā būs webināru mājaslapā Dzīves elpas, un tad jau izlasīsiet, jo decembrī pilnīgi grib uzsākt visam kaut ko citu, ar ko jūs iepriecināt. Paldies, ka bijāt ar mani un gaidīšu jūs trešdien.